Kompaklases universālis. Vai vispār var iedomāties patiešām universālāka automašīna, jo tā der gan ģimenei, gan darbam. Tur ir liels bagāžnieks, tur ir pietiekami daudz vietas, ir visādas ekstras, ir izvēles iespējas, ir dažādi dzinēji un arī dažādas cenas. Mūsdienās tie automobiļi kāpēc ir kļuvuši par retumu, jo visi tā kā raujās uz tiem crossoveriem. Tāpēc mēs šodien brauksim ar Kia K4 SV, jeb sportvagonu, kas ir viens no nedaudzajiem joprojām tirgū pieejamiem kompaklases universāļiem. Nepilnus 30 000 eiro vērtā automobīļa galvenā vērtība ir dizains un bagāžnieks. Sāksim ar otro. K4 sportvagonu bagāžas ietilpība ir virs 600 litriem, bet ar nolaistiem sēdekļiem tuvojas puskubikmetram. Litri te litri, bet mums jau vajag saprast, vai tie bagāžniekā var ielikt konkrētas lietas ar konkrētiem izmēriem. Sāksim ar tradicionālo Eiropaleti. 120 x 80. Tā. Starp parkām vairāk nekā 90 cm, tātad Eiropaleti. Ja tāda nepieciešamība rodās, tad pilnīgi noteikti iet iekšā un kādas 3 var salikt vienu uz otras. Bet kurš gan būdams pie pilnas saprašanas vadās pasažieru automašīnā tukšas paletes? Labāk izmēģināsim praktiskāku mērvienību – čemodānu. Es teiktu, ka nenolaižot sēdekļus, 2 šitādus jumbo milzeņus var ielikt un vēl te kaut ko pa virsu. Tagad noskaidrosim, kādas ērtības Kia paredzējusi čemodānu šoferim. Paskat, kāds glīts saprotams automobīls. Jaunā Kia stūre, visas pogas, grozāmie taustiņi, viss tā kā vajag. Divsevīgu pārnes un kārbai parasts normāls kloķis, nav nekāds tur grozāms vai nospiežams. Visi taustiņi ir mehāniskie, arī šis skaļumam. Tajā pašā laikā mums ir 3 sapāroti ekrāni, klimatiņš joprojām te pa vidu, tā kā drusku nevar redzēt, bet labi, vienreiz ieliek 20,5 grādus un pietiek. Šī komplektācija ir samērā vienkārša, tā lai tā automašīna tik tiešām saliktos pieejamā cenā, un līdz ar to mums nav ne pusādas salons, ne īsti arī sporta sēdekļi, bet vienalga, mums ir tāds dziļāks sānu atbalsts, tas pats arī apakšā. Var sakot, ļoti labs automobīls katrai dienai. Pieņemot, ka tā ir kādam darba mašīna un jābrauc tur ir gan pa asfaltu, gan pa zemes ceļiem varbūt un vēl kaut kur, es teiktu, ka te viss ir izdarīts gana pareizi. Un vēl viena lieta. To salonu būs diezgan viegli iztīrīt, tāpēc, ka šeit nav nekādu reliefu virsmu. Te pārsvarā visas plastmasas ir gludas un tas audums krēsliem arī tāds bez caurumiem. Tā kā lupatiņa, mikrošķiedra, putekļu sūcējs un viss atkal ir tīrs. LX Plus ir vienkāršākā jaunā modeļa komplektācija. Sākuma cena ar atlaidi ir nepilni 26 000 eiro. No ārpuses tas Kia K4 vagons izskatās pēc tāda korejiešu Volvo. Patiesībā nav ne korejiešu, ne Volvo, jo automašīna ir ražota Meksikā. Dzinēji ir 2 dažādi, bet abi mazlitrāžas benzīna turbo. Maksimālā jauda 150 dzirkspēku. Paredzētais degvielas patēriņš ir 6,3 litri. 4,7 metrus garam 5-vietīgam universālim nemaz nav slikti. No praktiskā un izmaksu viedokļa man ļoti patīk, ka mums ir standarta izmēra riepas un riteņi. Tātad 205, 55, 16, tāds bāzes izmērs vispār vasaras riepām. 100 gadu nebija braucis ar automašīnu, kurai būtu vienkārši parastā izmēra riepas, nevis kaut kas tāds dīvains. Bet vienlaiks jocīgi ir tas, ka Kia nav atradis vietu rezervas ritenim, jo mēs paskatījāmies zem bagāžnieka grīdas, tur ir milzu niša, un vismaz mazajam rezervas ratam vietiņu tur noteikti atrastos, bet Kia tomēr to riteni tur nav ielicis. K4 interjerā sastopamas arī ergonomiskas īpatnības. Dažas sakrīt ar Kia elektromobīļu saloniem, kur pretim citas, nepavisam. Kia K4 izceļās ar milzu izmēra kapholderiem. Te var ielikt turistu katliņu, lai ielikt parasto glāzi, tad te ir jānoliek pa vidu. Jā, te tā kā sašaurinātā ir, bet kas ir jocīgi, nekur vidus konsolē un arī nekur citur, nav neviena paša gumijas paliktnīša. Pilnīgi viss, ko noliek, saules brilles, telefons, atslēgas, visu laiku braukā. Tas taču neko nemaksā. Kāpēc tā? Bet tā ļoti labs, parocīgs kompaklases automobīls ar garu virsbūvu, kas nozīmē, ka mēs arī tā līgani braucam. Skaņas izolācija ir laba, redzamība ir izcils, spoguļi lielu, uz aizmuguri arī visu var redzēt, forša atpakaļ skata kamera. Pasties, cik mīksti pārgāja pārguļošajiem policistam, vienkārši ideāli.
Un vēl interesantā zaļganā Morning Haze krāsa, tāpat kā 7 gadu garantija Kia K4 sportvagonu, ir bez maksas.